Labdien! Cipari ir racionāli un bezskaislīgi, tāpēc ar tiem tiek mērīts tik jutīgs temats kā politiskais klimats. Mans sarunas biedrs šodien ir Socioloģisko pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš. Labdien, Arni! Sveicināti! Kā tu, kā cilvēks, kas ikdienā nodarbojās ar šiem racionālajiem skaitļiem, vērtētu šo politisko klimatu kā cilvēks, kas arī seko politiskiem norisiem? No manu skatu punkta jau labu laiku, kā kopumā tā Latvijas politiskā dzīve ir kļuvusi visai garlaicīga. Un tā kā tā viena prizma, kā es uz to skatos, ir tie aptauju dati un arī tie paši partiju reitingi, tad jāsaka, ka man šķiet, ka vairāk kā gadu tie skaitļi ir praktiski nemainīgi. Jā, brīžiem šķiet, ka tur kādam popularitāte mazliet aug, kādam brīžiem šķiet, ka var jau būt beidzot sākusi viņa kaut kā sistemātiski sadilt, bet paiet atkal mēnesi, 2, 3 un redzams, ka plus mīnus tās partijas turpat vien ir, kur viņas ir bijušas. Kur tad garlaicība? Praktiski jau valdībā te jau vai kādi 3, 4 ministri palikuši, kuriem nav prasīts pēc viņa demisijas. 16. marta notikumi, Kozlovska iespējamā demisija un nē, Nacionālās apvienības pretenzijas uz kaut ko vairāk, Dombrovska izteikumi par to, ka koalīcijā nav vienotas saskaņas un grūti strādāt. Kur tur garlaicība? Šovs! Taisnība, bet ja pašā laikā, ja mēs skatāmies retrospektīvā, tad patiesībā šāda veida šovs jau visu laiku notiek. Viņš jau visu laiku piedien paši politiķi jau viņu zināmā mērā izraisa un provocē un rāda ne no kā, vienkārši iemeslu dēļ. Jo tāpēc, kad viņiem vajadzīgi ir masu mediju un patiesībā sabiedrības uzmanība, un ja viņi šādus konfliktus un krīzes un kolīzijas neradīs, teiksim tā, ja tās krīzes nerastos pašas no sevis, tad par ko tad, kādā sakarā tad viņus varētu rādīt TV ziņās? Tad jau viņi ņem un paši to visu inicēja, ja? Un tas, ja mēs paskatāmies atkal retrospektīvā, tas patiesībā visu laiku jau notiek, ja? Tāpēc, ka tas nevar nenotikt. Tas ir viens aspekts šovs, lai redzētu sabiedrību, ka viņi ir dzīvi un kaut kas notiek. Imitācija varbūt pat daļai darbības, bet taču kaut kāda politiskā cīņa šo partiju, vismaz koalīcija veidojušā starpā arī notiek. Tā jau nav laulība aiz mīlestības. Nē, protams, ir arī sava veida cīņa, bet mēs nevaram teikt, ka tā būtu kaut kāda tāda ļoti skarba un asiņaina cīņa dēļ tā vienkāršā iemesla, kad vai tad mums ir iezīmējušās kaut kādas jēgpilnas alternatīvas esošai koalīcijai. Jā. Un šķiet, ka šeit, un tas nav tikai mans viedoklis, kad izskatās, ka plus mīnus tepat ir vienprātība šajā jautājumā, ka tādas jēgpilnas alternatīvas nav, jo tur pārāk daudz visādas sarkanās līnijas ir savilktas. Un savukārt, ja tas ir tā, tad kādas gan reālas cīņas ir iespējams, jo visi ir droši pa savām vietām, ir tāpatās skaidrs, ka nekādas pārmaiņas jau nebūs. Bet ir atsevišķi balsojumi Saeimā bijuši, kur koalīcija jau vairs pat īsti nedarbojās kā koalīcija, un šīs vajadzīgās balsis vadošai partijai Vienotība ir savāktas pateicoties opozicionāriem, šajā gadījumā Zaļo zemnieku savienību. Ja būtu bijusi par Kozlovska demisiju pieprasījums, būtu izgājis cauri, vismaz būtu uz balsošanu likts, varbūt, ka tad saskaņas centrs nāktu atkal tālāk. Īsāk sakot, opozīcija šeit tad piespēlē koalīcijai ar savām balsīm. Ar tāpat kā tas ir bijis iepriekš. Tā teikt, es šeit nesaskatu neko tādu jaunu, nebijušu, kaut ko tādu aizraujošu, kaut kādu intrigu, tā teikt, ka, ar ko tas viss varētu beigties. Es teiktu, tas, kas pa lielam šobrīd notiek, to ir tāda normāla politiskā rutīna. Un tas tā vienmēr ir bijis, un šķiet, kamēr viena politika būs vismaz tādā izpratnē, kādā tā ir šobrīd, tad vienmēr tas tā arī notiksies, kā tas notiek šobrīd. Respektīvi, tavuprāt, šobrīd nav šajā pavasarī nekas savādāks salīdzinot ar iepriekšējiem pavasariem kaut vai? Varbūt tā būtiskā nianse tas ir pašvaldību vēlēšana tuvošanās šobrīd. Bet arī ne jau pirmo reizi nāk pašvaldību vēlēšanas, līdz to mēs zinām, kādā veidā tas notiek. Ja? Un notiek tas ir tādā veidā, kad, protams, kad partijām politiķiem jau kaut kā gribās pēc iespējas labāk piestartēt, vispirmām kārtām jau Rīgā, bet tad jau arī uz tām citām lielākajām pilsētām skatās. Un attiecīgi savu prasmu iespēju robežās, tas, ko viņi cenšas, viņi, protams, cenšas publiskajā telpā izcelties paši un kaut kādā vienā vai otrā veidā pazemot un noniecināt savus konkurentus. Un jo tuvāk nāks vēlēšanas, jo visi šie instinkti, manuprāt, arvien aktīvāk, asāk izpaudīsies. No vienas puses, no otras puses viņi, protams, skatās reitingus, un tiem, kam tie reitingi ir zemi vai iet uz leju, tad tas rada viņiem tādu nopietnu lielu iekšēju spriedzi, ja? Kas atkal liek viņiem dažkārt izstrādāt kaut kādus nepārdomātus, kaut kādus reizēm pilnīgi kaut kādus dullus un neprognozētus gājienus.
Bet, atkal pa lielam, vai tas ir kaut kas tāds jauns un nebijis, man šķiet, nē, mēs esam ļoti daudz vēlēšanu ciklus redzējuši, un vienmēr tas tā ir bijis, un šķiet, tas tā arī būs šoreiz, un mēs arī šobrīd redzam jau tos elementus, kādā veidā tas notiek. Par reitingiem runājot, kurām tad partijām šobrīd tie reitingi krīt uz leju? Kopumā, ja mēs skatāmies Saeimas vēlēšanu līmeni, respektīvi mēs aptājās jautājumu, pa kuru partiju balsot, ja būtu parlamenta vēlēšanas, jāsaka, ka jau vairāk kā gadu kopumā tie reitingi ir pārsteidzoši stabili. Ir bijuši kaut kādi brīži, kad ir bijušas kaut kādas svārstības, bet tad tur 1, 2, 3 un atkal tie skaitļi atgriežušies apmēram iepriekšējā līmenī. Ja? Tā, es pat teiktu, ka tā situācija bilde ir salīdzinoši garlaicīga. Ja mēs tā skatāmies pēdējos kaut kādus pāris mēnešus, tad izskatās, ka varbūt Saskaņas centrs gūst kaut kādus popularitātes punktus, bet ne tā, ka tur dramatiski pieaug popularitāte, ja vienkārši tie stabiņi tā kā mazliet ir pagājuši uz augšu. Ja skatāmies citas partijas, tad es teiktu, ka tur tā plus mīnus apmēram viens un tas pats. Bet ja mēs to transformējam uz Rīgu, tomēr tās gaidāmās pašvaldību vēlēšanas un Rīgas aspektā, vienotībai tomēr tas reitings nav tik labs. Viņš beidzamajā mēnesī pat ir par kaut kādiem pāris procentu punktiem gājis uz leju. Nacionāla apvienība ir viņus pat apsteigusi. Ja skatāmies Rīgu, tad izskatās mazliet lielāka tā iekšējā dinamika. Es pat teiktu, tā Rīgas situācija ir interesanta, jo tāpēc, kad arī saistībā ar vēlēšanām, jo tāpēc, kad vismaz no manas skatu punkta te ir tas lielais jautājums, cik labi tad izdosies galā nostartēt Saskaņas centram. Ir dzirdēti arī publiskajā telpā apgalvojumi, ka tā teikt, jo viss jau ir skaidrs, ka Saskaņas centrs tur viennozīmīgi ir vinnējis un pārējie stāvies pie ratiem. Es tā neņemtos apgalvot. Es teiktu, ka tā tagad ir lielākā intriga mīkla, cik labs viņiem būs tas rezultāts. Viņi varētu arī tā kā uz 50/50 tieši tā, tas jautājums ir, vai viņiem pietiks balsu, lai nebūtu vajadzīgs koalīcijas partners, vai tomēr viņiem būs vajadzīgs koalīcijas partners. Tas, kā es interpretēju šos pašreizējos datus, es teiktu, tie dati nesaka viennozīmīgi, ka viņiem nav vajadzīgs koalīcijas partners. Tur var būt dažādi. Savukārt, ja skatāmies uz citām partijām, tad daudz partiju gadījumā tas jautājums ir, kā būs ar 5% barjeru, vai netiks pāri, un tas ir attiecināms uz zaļiem zemniekiem. Viņi gan ir sadalījušies, atsevišķi zaļie, un tiem izstāstā pozīcija mazliet labāk ir nekā zemniekiem. Tas ir attiecināms uz Reformu partiju, Vienotība, Nacionāla apvienība it kā ir iekšā. Bet tur arī jautājums, kā tur viņiem tie procenti sadalīsies, jo tā vien izskatās, ka viņi jau pa lielam cīnās pa vienu un to pašu vēlētāju. Vai Saskaņas centram varētu rasties arī kāds vērā ņemams konkurence, es šeit domāju, kaut vai tā saucamās Lindermana partijas izskatā? Ja mēs skatāmies patreizējos datus, tad viņi neuzrāda, ka Lindermans būtu ļoti nopietnas konkurents. Jā, mēs esam padziļināti šo jautājumu pāris aptaujās skatījušies, tā teikt, mēģinājuši saprast, cik tad vispār liels ir tas potenciālais atbalstītāju skaits, un tas sanāk tā, ka ja pilnīgi visi tie, kuriem principā Lindermans tā vai citādi šķiet simpātisks, ņem un pa viņu nobalso, tad var jau būt, ka tiem 5% arī tiek pāri. Bet tas ir tāds ļoti hipotētisks un teorētisks scenārijs, jo patiesībā jau lielākai daļai no mums patīk gan viens, gan otrs, gan trešais, un patīk gan Saskaņas centrs, Ušakovs, un patīk arī kaut kādas Lindermana idejas, un patīk varbūt arī tur PCT vēl idejas daudziem vēlētājiem. Un tad, kāpēc, lai viņi atteiktos no tiem citiem mīluļiem un nobalsotu pa Lindermanu, visi 100%? Tātad cīņa bet diezgan daudz ir to cilvēku, kas vēl nav izlēmuši, par ko viņi vispār gatavi savus balsus dot. Tātad par tiem būs tā cīņa šajā priekšvēlēšana kampaņā, dziļākā pavasarī. Es teiktu, tas ir kā vienmēr. Ir diezgan liels procents, kas nav izlēmuši, vai viņi tur varbūt it kā izlēmuši, kaut kas viens varbūt patīk viņiem mazliet vairāk, bet vispār jau viņi varētu nobalsot arī par to un to un to. Un šeit kas ir interesanti? Ja mēs skatāmies šo griezumu pēc nacionālās pazīmes vai valodu pazīmes, tad izskatās, ka principā tie neizlēmušo latviski runājošo rīdznieku vidū ir krietni vairāk nekā krieviski runājošo vidū. Citiem vārdiem, krieviski runājošiem plus mīnus lielākai daļai ir skaidrs, ko viņi darīs. Ja? Bet daudz latviešu īsti nevar saprast, vai pa Saskaņas centru tomēr, jo viņi izstāstā saimnieciski tomēr stiprāk, vai tomēr pat tām tradicionālajām partijām, pa ko es Saeimas vēlēšanās esmu balsojis. Un atkal te ir tāda liela intriga un lielā mērā tas iet kontekstā ar to, cik labs būs Ušakova kunga rezultāts. Jebkurā gadījumā mēs varam prognozēt, ka pavasarī pār balsīm tomēr cīnīsies un diezgan intensīvi partijas. Kā parasti. Varbūt vienīgi ar to niansi, ka politiķi paši sev ir atņēmuši iespējas reklamēties tā, kā viņi to ir parasti darījuši. Tad viņiem nāksies tagad izdomāt kaut kādus jaunus trikus, ko man šķiet mēs mazliet jau redzam, un tas ir,
Man gribētos ar to izskaidrot arī šobrīd jau to ķēniņu un samazgu straumi, kas ir sākusies publiskā telpā. Internetu vidē. Vispirmām kārtām internetu vidē. Kā viss plūst un mainās. Paldies par sarunu, saku Arnim Kaktiņam.